Lai pateiktos pedagogiem par sapratni, entuziasmu un ieguldījumu jaunās reizekniešu paaudzes skološanā, ik gada oktobra sākumā, sagaidot Starptautisko skolotāju dienu, Reizeknes dome un izglītības pārvalde kopā pulcina pilsētas pedagogus. Mazs cilvēciņš no saviem pirmiem soliem visu dzīvi mācās un mācās. Un kādus skolotājus viņš satiks, kurš skolotājs ar viņu pastrādās, tad viņš izaugs. Skolotāja dienā vairāk nekā 50 pilsētas pedagogi saņēma īpašu paldies, Reizeknes domes vai izglītības pārvaldes atzinības rakstu. Katru gadu gaidām šo skolotāju dienu, jo man liekas, tie ir vieni no svētkiem, kad tu vari lepoties ar sevi, ar savu profesiju, ar savu devumu, ar savu arī guvumu. Tiešām paldies visiem, kas domā par mums, domā par bērniem, par izaugsmi, par mūsu nākotni un skaistu izdošanos. 8 pilsētas pedagogi saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu par ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā un radošu pedagoģisko darbību. Ķīmijas skolotājai Ģertrūdei Lazarevai augstais apbalvojums ir kā pateicība par mūža ieguldījumu. Pedagoģi jau izmācījusi 3 skolēnu paaudzes un, dodoties pelnītā pensijā, skolotājai sirds ir mierīga, jo pašas audzēkņi arī turpinās iesākto darbu. Tā ir tava diena, tā ir tava darba diena, tikai nedaudz īpatnējāka varbūt, vai tur nedaudz neierastāka no citām. Jo tad tu esi smaidīgāks, labestīgāks varbūt kā svētku dienā. Arī visi pretīm nākošie tev liekas uzsmaida. Un skolā arī visi nāk un saka, skolotāji, svētkos jūs. Skaists un atbildīgs ir skolotāja darbs. Tā savos profesionālajos svētkos arodu raksturo skolotāji. Bet labākais padarītā novērtējums esot skolēnu zināšanas. Jebkurš pedagogs ir pelnījis, lai viņam pateiktu labu vārdu, lai viņam pasniegtu kādu dāvanu. Tā kā šodien mēs uzdāvinājām skolotājiem smuku koncertu, putnu balles, šīs skaistās dziesmas.